Babītas vidusskolas moto ir augam kopā. Tas ir liels 2 vārdu salikums. It kā niekas. Kas tad tur ir? Pieaugšana. Bet paskatieties, ir aizritējuši 9 gadi Babītas vidusskolā. Atcerieties sevi pirms 9 gadiem apmēram ap šo laiku, kad beidzāt 1. klasi. Neatcerieties. Ir kas atceras, ir kas māja galvu. Okay? Un tas ir pilnīgi normāli, jo pieaugšana ir process, kas ir pašsaprotams. Godātie kolēģi, vecāki, absolventi, radi un draugi. Šodien mēs redzam, ko nozīmē augt kopā. Maija Kalniņa ir teikusi, krustceles tā ir vieta, kurā apstājas laiks. Kamēr te biju, es sevi nemeklēju, bet iepazinu. Krustceles tā nav izvēle. Tas ir būt. Tur, kur nezinu neko, bet pilnīgi visu jūt. Man šķiet, ka krustcelēs laiks uz brīdi tomēr apstājas, jo krustceles ir mirklis. Bet mēs patiesi īsti nezinām, kur tālāk vedīs ceļš. Un tad laiks uz mirkli kļūst lēnāks. Lai, kad esam laimīgi un pateicīgi, mēs varam just, būt šeit un tagad. Šodien laiks apstājas, jo mēs svinam, mēs priecājamies un mēs esam laimīgi. Bieži vien jums uzdod jautājumu, visticamāk kāds no kolēģiem, vecākiem, radiem, draugiem, un jautā, kas tu būsi? Ne? Kādu profesiju strādāsi, kurā skolā mācīsies? Šis ir liels jautājums, bet šodien šeit izlaidumā es aicinu jūs padomāt citādi. Kāds cilvēks jūs esat? Kas ir tas, kas jūs padara par vērtību? Vērtība ir vārds, ko ir grūti definēt, bet skaidrs ir viens, katram mums ir savs. Mīļie vecāki, liels paldies, ka izkopjat vērtību savās ģimenēs. Liels paldies, ka mācat vērtību savos jauniešos. Saku ar lielu lepnumu par to, ka mūsu skolā mācās jaunieši, kuri zina savu vērtību. Mūsu skolā mācās jaunieši, kuri var ātri atrast atbildi uz jautājumu, kāds es gribu būt. Sabiedrība mūs mēra daudz dažādos veidos. Kā mēs izskatāmies, kas mums pieder, cik kruta automašīna mums ir un tam līdzīgi, bet patiesā vērtība ir tajā, kas paliek pēc tam. Kad mēs noņemam aizspriedumus, kad mēs noņemam stereotipus, paliek cilvēks. Un kāds tad ir tas cilvēks? Un mēs droši varam teikt, ka pateicoties mūsu brīnišķīgiem skolotājiem, kuri ir ieguldījuši milzīgu darbu, lai augtu kopā šos 9 gadus, un būt šeit kopā krustcelēs, kur apstājas laiks. Mēs esam mācījušies visgrūtāko. Un kas ir visgrūtākais mācoties? Matemātika. Okay. Viss ir grūti. Es teikšu, visgrūtākais ir mācīties. Tas ir veids, kas jūs padara par labākiem un pārākiem. Vairums no jums darīs profesijas, kuras šodien šeit nav. Jūs darīsiet darbu, par ko mēs šobrīd varam tikai filozofēt, vai ne? Piekritīsiet. Mākslīgais intelekts izkaro savu vietu, bet cilvēcību mākslīgais intelekts nekad neaizstās. Kolēģi, paldies par cilvēcību, ko esam radījuši. Absolventi, mans novēlējums pavisam vienkārši. Turpināt meklēt sevi, izmantot katru iespēju, ko dzīve jums piedāvā, un kļūt vareniem. Vareniem cilvēcībā, attieksmē pret sevi,
pret apkārtējiem, saviem vecākiem, skolu, novadu un valsti. Tas ir grūts pienākums, un tāpat laikā liela atbildība. Mēs jūs mācījām. Jūs ar savu rīcību un darbību un lepnumu apliecināt par to, ka tas, kas top šeit, mūsu Babītas vidusskolā, augot kopā, ir patiešām vērtība. Paldies, un lai brīnišķīgi svētki šodien!